Pāriesim pie Hozejas grāmatas, kas ir pirmā mazā grāmata, ko nevarētu teikt, ka tā ir maza, jo tajā ir 14 nodaļas. Tā ir arī pirmā grāmata par to, ko neizglītoties sauc par mazajiem praviešiem. Mēs sāksim ar 6. pantu, un tas šeit ir ļoti interesants, jo jūs iespējams nezināt, bet Dievs dara dažas mežonīgas lietas ar praviešiem, un pravietis Dekarts neuzskata, ka lasot šo, jūs esat viens. Dievs pieprasīs šo prasību no tevis. Pravietis ļoti nopietni šaubās, vai šī konkrētā situācija kādreiz atkārtosies uz šīs zemes. Bet atkal jūs nevarat ielikt Dievu kastē, jo viņš to var izdarīt vēlreiz. Hozeja 1:6. Un viņa atkal kļuva stāvoklī un dzemdēja meitu, un Dievs viņam sacīja: nosauc viņu vārdu Loruham, neapžēlotā, jo es vairs neapžēlošu Izraēlu namu, bet es tos pilnībā atņemšu. Kas tagad ir Izraēla nams? Ziemeļu karalisti ir kārtībā. Bet es apžēlošu Jūdas namu, tāpēc tur viņš tos nošķīra, ja jūs domājat, ka pravietis kļūdījās, un izglābšu tos ar tā kunga viņa Dieva palīdzību, un neglābšu viņus ar loku, nedz ar zobenu, nedz ar kauju, vai ne ar zirgiem, nedz ar jātniekiem. Tagad saprotiet, ko viņš mūs šeit stāsta. Viņš vairs nebūs žēlsirdīgs pret Izraēlu namu un atņems tos un pilnībā atbrīvos no tiem un izkaisīs visu, kā mēs runājam. Bet 7. pantā būs žēlsirdība pret Jūdas namu. Glābiet to ar to kungu, viņa Dievu, bet ar loku, ko sauc par loku, zobenu, kauju, zirgiem un jātniekiem, kā viņš to darīs? Vai jūs domājat, ka viņi uzvarēja šajā 6 dienu karā un iekaroja kalnu? Tas noteikti nebija tāpēc, ka viņiem bija spēcīgākā armija, bet pravietis jums pateiks vienu lietu par Dievu, kad runa ir par to, ka ir jāpaņem daži un jāiznīcina satriecošas armijas, kad runa ir par to, tas jau ir izveidots šeit. Taču atcerieties, ka šis pravietis ir pareģojis Hozejas grāmatu kā notikumus, kas notiks nākotnē, un tā ir daļa no tā, ko mēs saucam par beigu laika scenāriju. Viņš turpina teikt 8. pantā. Tagad, kad viņam bija atšķīrusi no prūts Loruhamu, viņa atkal kļūst stāvoklī un dzemdēja dēlu. Tad Dievs nosauc viņa vārdu Loami. Ne mana tauta. Izklausās, it kā mēs no Efraima varētu teikt šodien, kas esmu. Jo jūs neesat mana tauta, un es nebūšu jūsu Dievs. Diezgan spēcīga lieta, vai ne? Tagad noklausieties 10. nodaļu. Tomēr Izraēla bērnu skaits būs kā jūras smiltis. Kas tas ir? Efraims ziemeļvalsts, ko nevar ne izmērīt, ne saskaitīt, un notiks, ka tajā vietā, kur viņam sacīs, jūs neesat mana tauta, tur viņam sacīs, jūs esat dzīvā Dieva dēli. Par ko viņi tagad ir kļuvuši? Dzīvā Dieva dēli. Tas ir ļoti nozīmīgi, jo viņš saka, ka Efraims kļūs par dzīvā Dieva dēliem. Bet tas nebija nekas tāds, kādi viņam bija tajā laikā. Kad tas tika pravietots, viņš saka, nākotnē viņi būs dzīvā Dieva dēli. Tāpēc nepārprotiet, ka tad, kad notika izkliedēšana un Dievs viņus aizdzina uz zemes stūriem, tad viņš jau iepriekš bija pravietojis. Jūs esat dzīvā Dieva dēli, un ja jūs esat dzīvā Dieva dēls, pravietim ir ziņas par jums. Jūs esat diezgan svarīgi Dievam. Āmen. Uz 11. pantu, kur Hosea atklāja beigu laika scenāriju. Tad Jūdas bērni un Izraēla bērni tiks savākti kopā. Tie tiks atkal savākti kopā, un tas vienreiz un uz visiem laikiem vairs netiks šķirti. Un iecels sev vienu galvu, kuru tas būs Jēzus. Un viņi iznāks no zemes, jo liela būs Jezreēlas diena, svētā diena, Dieva svēta. Protams,
Hozeja nonāks pēdējās dienās un visās lietās, kas tajā laikā notiks. Bet svarīgi ir atkal saprast, ka viņi bija atsvešināti un nadalīti. Tas, ko Dievs teica par jūdiem un Izraēlu, ir tieši tas, ko viņš darīs. Tātad mēs esam konstatējuši faktu, ka Dievs Efraimu ir nosaucis par dzīvā Dieva dēliem. Tagad šīs pašas grāmatas 8. nodaļā. Pieliec trompeti pie savas mutes, tu vari būt pārliecināts, ka tā ir nopietna lieta, ka Dievs sāk tā runāt. Viņš nāks kā ērglis pret tā kunga namu, jo tie ir pārkāpuši manu derību un manu likumu. Izraels raudās uz mani, mans Dievs, mēs tev pazīstam, godinām. Izraels ir atmetis to, kas ir labs un ienaidnieks viņu vajā. Viņi ieceļ ķēniņus, bet bez manis. Viņi izrauga vadoņus, bet es tos nedrīkstu zināt. No sava sudraba un zelta viņi darina elka tēlus. Vienīgi tāpēc, lai tie drīz atkal tiktu iznīcināti. Es noraidu un neieredzu tavu teļa tēvu Samariju. Manas dusmas ir iedegušās pret viņiem, cik ilgi viņi vēl priecāsies nesodīti. Nevainība šeit nozīmē skaidrība vai tīrība, vai tā nav vieta, kur mēs šodien atrodamies un stāvam. Hei, mēs nepiedaram vecās derības Dievam. Kāpēc viss šīs sliktās lietas notiek ar mums? Un kāpēc šīs nepatīkamās lietas turpinās un turpinās? Mēs neesam pakļauti visam likumam ar visu tā verdzību. Te klausieties, kā viņš iet tālāk šajā lietā. Jo šis teļš ir nācis no Izraēlas. Strādnieks to ir radījis, tāpēc tas nav Dievs, bet Samarijas teļš tiks salauzts. Jo viņi ir sējuši vēju un pļaus viesulu. Viņi sēja nedīgs un tā stiebri nedos nekādu graudu, nedz miltu. Un ja arī kāds mazums rastos, tad to aprīs svešinieki. Izraels ir aprīts. Tagad viņi būs starp pagāniem, kā trauks, kurā nav nekāda bauda. Vai jūs saprotat? Tā tad mūs izklīdināja starp pagāniem, un pēc gadsimtiem un gadsimtiem ilgas laulības ārpus 10 ciltīm, mēs vairs nezināsim, kas ir kas un kad bija. Mums nebija, vai tas nav tieši tas, ko viņš runā par to, kā Izraels ir norīts? Par to, ka viņa skrien pie asīriešiem kā meža ēzeles savas iedomības apmātībā. Efraims ir pārdējis sevi mīļākiem. Lai gan viņi ir pārdevuši sevi citām tautām, es tomēr sapulcināšu viņus kopā, un viņi drīz izdēdēs zem valdnieku ķēniņa smagās nastas, jo Efraims ir uzcēlis daudz altāru apgrēcībai, un tie ir kļuvuši arī viņam pašam par apgrēcību. Es viņam arī 1000 reizes uzrakstītu priekšā manas baušļus, tomēr tie viņam palikt sveši un šķistu kā sveša mācība esam. Ko jūs domājat par apgalvojumu? Vai varat identificēties ar šo attēlu? Iespējams, ka daži no jums jau uz to reaģē, bet vai tas nav tāpēc, ka tie esam mēs? Tagad paskatīsimies, pirms cik gadiem tas tika uzrakstīts, lai jums parādītu, cik apsargāts ir Dievs par to, kas pārsteidz svētos rakstus. Līdz svētais gars to atklāja, kad Dievs runāja ar Danielu. Viņš viņam teica, aizver grāmatu, jo tā tiks aizīmolota līdz pat beigu laikam. Citiem vārdiem sakot, mūsu miesas prāts nevar saprast, kaut arī esam mēģinājuši. Gadu gaitā mēs esam krasi mēģinājuši interpretēt atklāsums grāmatu. Mēs esam izmisīgi mēģinājuši un rakstījuši visa veida grāmatas par šo tēmu. Un tāpat kā pravietis nemitīgi saka, viņiem visiem ir dažādi uzskati, viņiem visiem nevar būt taisnība. Kāds kļūdās, un vienīgais veids, kā mēs varam izlemt, kas ir kas, pēc patiesa svētā gara vadības, un vadības ir tas, kurš mums patīk, visvairāk un kura viedokli mēs pieņēmām. Kas šajā laikā ir bijis grūts baznīcai? Dievs uzrakstīja
Viņiem savas bauslības, lielās lietas, un tās tika uzskatītas par dīvainām lietām. Ir dīvaini ievērot sabatu un svētkus vai bara micva, zēna pieaugšanas ceremoniju un batu micva, meitenes pieaugšanas ceremoniju, vienu 13 gadus veciem zēniem un to pašu meitenēm, nav pazīstami runāt par Mikuvu vai kristībām jūdaismā. Viss šīs lietas mums ir dīvainas. Kāpēc? Jo Dievs ir teicis, ka viņš tos visus, tos no mums tā paslēps, nometīs uz 4 zemes stūriem, par to neapzinoties. Pravietis gadiem sludināja tieši šo faktu no Hozejas grāmatas, un jūs zināt, viņam, kad šīs lietas sāk atvērties kā plūdi, un pēkšņi viņš sacīja, ap kur es esmu bijis visu šo laiku? Tieši tur, kur Dievs vēlēs, lai mēs tur dzīvotu starp visiem pārējiem dīvainiem cilvēkiem. Bet tagad Dievs mūs aicina, Efraim nāc ārā, jo ir pēdējais laiks savākt jūs atpakaļ sevī. To viņš dara, un mēs atbildam uz zvanu. Pastāstiet, jums ļaudis, šis ir lielākais notikums, kāds jebkad ir noticis uz šīs zemes, kur šeit bija Jēzus. Dievs pulcē Izraelu, un jūs zināt, ka mēs dziedam šo pazīstamo kursu, bet mūsu problēma bija, kad mēs runājam par Izraelu, mēs tās vienmēr apvienojām kā 12 ciltis, un tikai līdz nesenam laikam, kad atklāšanas zināšanas nonāca pie praviešu, viņš patiešām saprata par šķiršanos. Katru reizi, kad Dievs runāja pēc tam, viņš runāja par viņiem atsevišķam, kā par Jūdu un Izraelu. Kad Dievs pieminēja Izraelu, tā bija Ziemeļkaraliste, bet Jūda Dienvidkaraliste. Un tomēr kaut kā mēs to īsti neskārtojam, vai ne? Ejam pie pāntiem. Hozeja 8.13. Kaut viņi arī daudz lopi kauj upuriem un ēd, viņu gaļa tas kungs tomēr netur labu prātu uz viņiem. Viņš tomēr pieminēs viņu noziegumus un sodīs viņa grēkus, lai tad viņi iet atpakaļ uz Ēģipti. Izraels ir aizmirsis savu radītāju un cēlis sev pīlisu, arī Jūdi joprojām ierīko sev lielā skaitā nocietinātas pilsētas, bet slikšu ugunī uzliesmoti viņu pilsētās un tā aprīs viņu greznās ēkas. Protams, tas atkal ir beigu laiku sīkumi, kuri daudz gadi notiek starp 13. un 14. gadsimtu, arī tas ir jāsaprot. Bet atkal fakts ir šāds, Jūda un Izraels ir divas atsevišķas būtnes, kas notika tā, kā Dievs lika tam notikt.